mūs vieno Murjana! Mūs vieno Murjana! Aplaus! Un protams pasaules uz vārdu. Es biju domājis mācīties par sportārstu, bet par sportārstu toreiz neiznāca. Bet es nekad neesmu nožēlojis, ka es kļuvu par asinsvadu ķirurgu un pašlaik strādāju un vadu Rīgas Austrumu Kliniskā universitātes slimnīcas asinsvadu ķirurģijas nodaļu. Kādreiz tā ir nodaļa? Sportistiem arī vismaz zina, kur griezties savie tomēr. Tieši tā, un bija arī tomēr skola deva rūdījumu. Viss sagrās celšanās, rītrosmas, sports, jo operācijas ir garas. Vienmēr jābūt formā. Kāds vēlējums varbūt šai dienā, jubilejas reizē? Visiem novēlēt, protams, veselību, izturību un veiksmi visiem, un lai skola pastāv. Es pirms jau gribētu apsveikt visus, kas šeit ir bijuši, mācījušies, strādājuši. Tas ir milzīgs darbs, kas šeit ieguldīts, un visi tie vadītāji, kas ir strādājuši, lai vispār šo bāzi radītu. Tas ir milzīgs paldies un vislielākā cieņa. Un pats gribu novēlēt visiem izturību uz priekšu, veselību, ja? Un arī pats darīšu visu, lai Murjāņi būtu vienmēr, un saprotu, ka šādai skolai ir jābūt, jo tā ir pats pamats bijis mūsu lielākajiem sasniegumiem. Un skumji reizēm ir tā, ka tad, kad mums ir šie olimpieši un kad ir pasaules čempioni un medaļnieki, tad mēs lepojamies, bet tad pēc tam aizmirstam, no kurien viņi nākuši. Un tad, kad jāpiešķir varbūt līdzekļi un jādomā, jārisina jautājumi, tad sen jāizmirst, no kurien tas ir. Tikai tad mēs atceramies, ka mums jāstāv viņiem blakus un gribam palepoties. Un tad mēs zinām, ka tie ir no Latvijas. Prieks redzēt dažādas murjānīšus, kuri beiguši jau un arī viens otrs arī turpina strādāt arī šai sporta līnijā. Jā, man ir tas gods un, prieks, kad esmu mācījies Murjānas sporta ģimnāzijā, kas man praktiski bijuši kā otrās mājas. Viss, kas saistīts šī skolā, gan ar sportu, gan ar mākslu un muziku, tas man viss labākās atmiņas un, esmu ļoti priecīgs, ka šo skolas beidzis un kas man dzīvē ļoti daudz ko ir devis. Tad ir kāds vēlējums tiem, kas tikai tagad ģimnāzijā studē un par jums, teiksim, tāds skatās gan medaļniekiem, arī, es domāju, kā treneru darbu jūs esat vēlējumi. Jā, es kā treneris, protams, arī mani audzēkņi šeit ir vairāk mācījušies pēc tam, kad es šeit beidzu mācīties. Un es tikai varu novēlēt to, lai šī skola pastāvētu un pilnveidotos, jo, protams, kad viņa vēl nav tajā kondīcijā. Ko viņa varētu dot? Jā, protams. Un es domāju, ka viņas potenciāls vēl galīgi nav izsmelts un ka šī lieta var tikai attīstīties un, vēl vairāk mūsu olimpiešu ražot mūsu valstī. Prieks satikt Murjāņu meitenes un noteikti gribās jau gan skatītājiem, gan es domāju, ka jums, audzēkņiem, kur kopā startējuši, ko tad Murjāņi jums ir devuši un arī šobrīd? Varbūt kāds akcents? Jāsaka tā, ka Murjāņi ir man skaistākā dzīves daļa, es pieļauju. Viena no skaistākām un tajā laikā mums bija kolosāls skolotājs, kolosāls skolas vadītājs, Urtāna kungs, un bija ļoti jauki pasākumi, ballītes katru brīvdienu, un mēs mājās pat negribējām braukt. Tas ir tas varbūt tāds jaukākais, un tas, ka skolotāji bija tāda vecāka vietā tajā laikā, to mēs sajūtām. Viņi par mums ļoti uztraucās un arī mūsu vaktēja noteikti. Un tie daudzie piedzīvojumi arī bija ar to vaktēšanu viņu. Katrā ziņā tikai to pozitīvāko, tas ir viennozīmīgi un atmiņas tās labākās, un kad es braucu garām skolai, tas vienmēr atceros savu skolu. Viens ir piedzīvojums. Es saprotu, ka tātad režīms, tomēr tas deva kaut kādu stimulu un tādu stāju arī šodien, teiksim, šajā darbā, ko mēs darām tagad. Darbam var būt, bet vēl aizvien sportojam un, protams, ļoti no svara ir tas, kādu mēs tagad izskatāmies. Es domāju, tas ir tikai pateicoties Murjāņiem un sportam. Mums bija treneris, vienkārši kolosāls Pūliņš, kurš tiešām, kā Ilota teica, mātes vietā, tēvu vietā mums bija, kurš mūs viss tā saliedēja un
deva spēku mums. Bet prieks arī satikties. Pirmkārtām ļoti liels prieks ir satikt pašu skolotājus. Ja? Jo, piemēram, tas pirmais teikums, ar ko es šodien gāju pie skolotājiem, man ir prieks, ka jūs mūs vispār sagaidiet. Jo savā veidā Murjāņu skola un cilvēki, kas šeit strādā, ir Latvijas fenomens, ja? Ko vispār ir vērts varbūt kādreiz arī iemūžināt un pieminēt šie cilvēki, kas šeit atnāca jauni, dzīvoja, precējās, kuriem šeit dzima bērni, kas uzturēja visu šo vietu, kas izlaiduši caur savu dzīvi tik daudz cilvēkus, ja? Cilvēkus, kas arī dzīvē ļoti daudz sasnieguši, jo Murjāņi viennozīmīgi, teikšu tā, attīstā ļoti spēcīgas gribas īpašības cilvēkiem. Mēs jau to redzam. Jā, mētiecību, jā, uzņēmību, jā, tāpēc ir tik daudz veiksminieku. Teiksim, Murjāņu stāsts ir veiksminieku stāsts. Mans sveiciens tālāk izskanēs dziesmās. Murjāņi ir devuši tādu stimulu ne tikai nodarboties ar sportu, bet arī, es domāju, veiksmīgi faktiski piedalīties visā šajā Latvijas attīstībā. Jā, es domāju, ka sports ir veidojis mūs visus, un sports ir devis mums visiem dzīvot šajā valstī ar lepnumu pacelt galvu. Kāpēc ar lepnumu pacelt galvu? Tāpēc, ka te ir cilvēki, kas ir beiguši, kas saņēmuši zelta medaļas Olimpiskās spēlēs, cilvēki, kas ir guvuši panākumus valsts darbā, cilvēki, kas panākuši biznesā. Un es domāju, ka man šīs sienas ir devušas ļoti daudz gribas spēku. Nezaudēt nevienu minūti un sekundi biznesa pretiniekiem. Es tiešām uzskatu šīs sienas par otriem saviem vecākiem, kur es esmu guvis no šīm sienām daudz. Man ir liels gods sveikt visus šajos svētkos, šeit Murjāņos. Es pārstāvu Murjāņu līgu. Es gribētu aicināt visus murjāniešus, visus absolventus piebiedroties mūsu organizācijai, jo organizācijai tiešām mērķis ir ļoti cēls. Dažādos veidos censties palīdzēt mūsu skolai, kurā mēs esam mācījušies. Šeit ir ļoti daudz gan uzņēmēju, gan citu profesiju pārstāvju. Murjāņi tiešām izaudzina visdažādāko profesiju pārstāvjus, kas dzīvē tiešām iet, cīnās un uzvar. Ja, tas ir pats galvenais, kas es domāju, ka šobrīd Latvijai vajadzīgs, ja, tātad uzvarētāji. Un jebkurš sportists ir cīnītājs līdz galam, un tātad viņš iet un cīnās un arī uzvar, protams. Jā, liels prieks tomēr, kad ģimnāzisti visi tomēr atcerās savu skolu, ko viņi ir devusi, un šajās reizēs tomēr tiekās. Un kāds tev bija tas tikšanās prieks ar savējiem? Mums tā skola ir tagad tik liela un tā saime ir tik bagātīga, un es pat varētu teikt, ka neaptveram. Un ja tu satiec kādu cilvēku uz ielas, un viņš pasaka, ka viņš ir Murjāņos mācījies, tās jūtas ir savādas. Jā, tas ir kods, un jūtas ir savādas, jā. Tas ir tāds, šī ir tāda laba vieta. 3 gadu Murjāņos un pēc tam augstskola Rīgā. Tie ir tie labākie 7 gadi, kas manā mūžā ir tie romantiskākie, jo Murjāņos patiešām tā romantika. Mēs bijām lieli Karlsoni un labā nozīmē. Viens būt aktierim, bet arī šo sporta garu reizēm, ja vajag, to var arī nest. Jā, sports māca raksturu, tas ir pilnīgi skaidrs. Un visi murjānieši ir ar mugurkaulu un ar labu raksturu. Labi cilvēki Murjāņos. Labi.